Otrajā izslēgšanas spēļu pārī par biļeti uz pusfinālu cīnījās Liepājas Lauvas un Jelgavas Zemgali. Lai arī nosacītie favorīti skaitījās kurzemnieki, play-offi arī Āfrikā ir play-offi, un tajos ir pavisam cita spēle. Regulārajā sezonā izcīnītās vietas LBL ceturdaļfinālā spēkiem mēroties lika Liepājas Lauvām un Jelgavas Zemgalei. Lēni iesākuši abi pretinieki spēles ritmu nespēja atrast visu pirmo ceturdaļu, to noslēdzot ar 15-10 mājinieku labā. Taču pirmajiem savu uzbrukumu sakārtot izdevās liepājniekiem, galvenokārt pateicoties pieredzējušā Sanda Buškavicas spēles izpratnē. Bet Zemgalei pie sekmīgiem metieniem tikt izdevās daudz retāk un ar lielāku piepūli. Viesiem puslaikā gūti tikai 22 punkti, un Lauvas jau iekrājušas 17 aču pārsvaru. Atlikušajā spēles laikā mājinieku dominanci turpinājās. Zemgalei tikai ar 11. mēģinājumu beidzot izdodas trāpīt no tālienes, un Lauvas kopīgiem spēkiem jaunākajiem zemgaliem sniedz pamatīgu paraugstundu. Un viens no skolotājiem ir arī reaktīvais amerikānis Mičels. Jelgavnieki cīnās pretī kā spēdami, atgādinot Lauvām, ka nākamā spēle sāksies no 0-0, bet šoreiz graujoša uzvara ar 91-52 Liepājai. Koldvelam gūti 27 punkti, savukārt Atim Ozolam double-double 12 punkti plus 12 bumbas. Jelgavai Edgaram Krūmiņam 12 punkti. Jelgavā Lauvas ieradās ar vienu domu – nodrošināt vietu LBL pusfinālā. Savukārt Zemgalei bija jāpierāda, ka zaudējums pirms pāris dienām ar teju 40 punktu starpību bija tikai plēsēju iemidzināšanai. Spēles sākumā labvēlīgu rezultātu viesiem dod ātras pārejas no aizsardzības uzbrukumā. Gandrīz katru jelgavnieku neprecīzo metienu kurzemnieki virpuļvēja ātrumā steidza pārvērst vieglos 2 punktos. Tomēr Zemgaļi savā laukumā, saprototies no pusvārda, rezultātu turēja līdzīgi. Un pēc veiksmīgas ofensīvas pirmā puslaika izskaņā atpūtā devās ar 3 punktu pārsvaru. Cīniņam atsākoties aizvien vairāk par sevi atgādināja ceturdaļfināla rezultatīvākais vīrs Piers Koldvels. Taču Zemgaļu trumpis izrādījās komandas spēle un arī pirms pēdējām 10 minūtēm +1 oranžajiem. Bet tad nāca zelta vārdi, kurus ar savu 7. tālmetienu iztulkoja Koldvels. Pēc tam sekoja kārtējais ātrais uzbrukums un izslēgšanas spēlēm piedienošie asumiņi. Un lai gan Krūmiņš juniors aizvadīja savu labāko spēli, tā Kalvim un viņa komandai šo sezonu izrādījās pēdējā. Skanot beigu sirēnai 90-83. Lauvas soļo tālāk, bet Zemgalei sācies atvaļinājums. Šodien mēs spēlējam 15 minūtes, labi, pirmās 5 un pēdējās 10. Pa vidu mēs atkal aizgājām vecās paviršās sliedēs, un to arī jūsu komanda ļoti labi izmanto, Jelgavas komanda ļoti labi izmanto. Mēs esam izpildījuši visus klubu vadības stādītos uzdevumus. Mēs esam Baltijas basketbola līgas challenge kāpā iekļuvuši 2. kārtā ar ļoti labām izredzēm iekļūt arī četrniekā. Mēs esam Latvijas līgā iekļuvuši play-offos. Personīgi es domāju, ar to sastāvu, kāds viņš mums bija labākais, un līdz jaunam gadam mēs bijām reāla komanda, kas šogad varēja spēlēt gan Final Four BBL Challenge kāpā, gan šajā te Latvijas četrnieku finālā. Zemgalei Kalvis Krūmiņš guva 23 punktus, savukārt Koldvels atkal rezultatīvākais 2 spēlēs salādējot 12 tālmetienus. Taču zem groziem labākais bija Jura Aleksejevs. Aizvadītajā nedēļā Turcijas čempionātā uzvaru izcīnīja Kaspar Kambalas Aliaga Petkim, sīvā mačā pārspējot Ankaras Turku Telekom. Kazam aizvedot laukumā gandrīz visu spēli, 22 punkti, 5 atlēkošās un netipiski centram 5 pārķertas bumbas. Pagājušajā raidījumā rādījām Latvijas klubu lielākās uzvaras no 10. līdz 6. vietai. Šovakar turpinam kā solījām. 5 varenākie panākumi 20 gadus laikā. Šo spēli esam rādījuši basketbola apskata klasikā, un tā pelnīti ievada Latvijas top 1 piecinieku.
Pirmā spēle Antibās noslēdzās neizšķirti 75-75, un atbildes mačā uz kārts bija likta iespējamā tikšanās ar mums jau zināmo Madrides Real. Mača atmosfēra bija satriecoša, Broči savus līdzjūtējus nepievīla. Pagatskis iemeta 31, Štelmachers 15, bet Jānis Laksa 13 punktus. Un skatītājiem gavilējot, Broči izcīnīja uzvaru numur 5 – 86-80. Ventspilī gan nespēlēja Uniks līderi Čikalkins un Fetīsovs, bet FIBA čempionu kausa galveno favorītu sastāvs tāpat bija draudīgs. Trīskārtējais NBA čempions Dikijs Simkins, lietuviešu milzis Eurēlijs Žukausks un bosnietis Damirs Mirsičs, par Krievijas izlases basketbolistiem nemaz nerunājot. Tomēr mums bija savas zvaigznes. Mūža labākajā spēlē Žukausku apturēja Bruno Petersons. Nē! Fantastika! Fantastika, ko šobrīd Bruns rāda aizsardzībā! Neapturams bija kurzemnieku visu laiku labākais leģionārs Myers Chapmans. Un 2 punkti ar sodu atkal kārtējo reizi pret Žukausku. Wow, nu Chapmans rāda brīnumu šovakar. Bet rezultīvākais vīrs laukumā bija vietējais elks Sandis Buškevits ar 20 punktiem. Kazaņā Ventiņi zaudēja ar 3 punktiem, bet ceļazīmē uz Final Four Salonikos bija kabatā. Un nu jau esam Salonikos, kur mačā par 3. vietu Ventspils spēlē ar Vršecas Hemofarm. Tās līderis ir pēc pusotra mēneša tūdaļ aiz Lebrona Džeimsa ar 2. numuru draftētais Darko Miličičs. Pretinieku līderi Ventiņi nosedz, bet pašu rindās jau zināmais Chapmans vāc bumbas, dala piespēles un pats galvenais gūst arī 26 punktus. Tomēr pēc 40 minūtēm rezultāts ir neizšķirts – 79-79. Jau pagarinājuma pēdējā minūtē Ventspilī +3, bet Saša Vasiljevičs 20 sekundes pirms beigām iemet trīnīti. Atkal neizšķirts. Bumba Buškevicam, Sandis iet caurgājienā un sods Bogovacam. Jāmet 2 sodiņi. Pirmais garām. Otrais atsitas pret stīpu, Miličičs pieskaras bumbai un tiesneši ieskaita 1 punktu. Vasiljevičs vēl pagūst izmest, bet netrāpa. Un Ventspilnieki izcīna 3. vietu FIBA Eiropas čempionu kausā. Un pagaidām vienīgās Eiropas līmeņa godalgas. Saloniku bronzai 3. vieta. Septiņas ļoti garas sezonas bija nepieciešamas, lai kāds no latviešu klubiem beidzot izjauktu abu lietuviešu basketbola grandu divvaldību BBL finālmačos. Vēsturiskā uzvara Baltijas līgas pusfinālā pret Lietuvas Ritas tika izcīnīta pirms pāris nedēļām Kaunijā. Tikko palaiduši uz Maskavu galveno treneri Kurtinaiti un atdevuši vadības stūri viņa draugam Ramonam Butautam, Vefiņš pret Eirolīgas top 16 komandu demonstrēja fantastisku basketbolu. Baltkrievu milža Parahauska 20 gūtajiem punktiem, 14 un 10 piepilsoja attiecīgi Sandis Valters un Dairis Bertāns. Vienīgais lietuvietis ar sudraba medaļu šoreiz ir treneris Butauts. Un sudraba komandai arī sudraba pakāpiens mūsu topā. Un prieks, ka es esmu tajā komandā, kas to izdarīja pirmo reizi. Emocijas lielisks, es domāju, tas ir liels komandas nopelns, mēs spēlējam kā komanda un arī tas nes augļus. Un neatkarības laiku uzvara numur 1 ir Barona panākums pār Beļģu Deksija, izcīnotu vienīgo klubu basketbola trofeju Latvijai. Jā, pretinieki nereizes nav bijuši pat savas valsts čempioni. Jā, ažiotāža ap šo spēli nebija ne Kiprā, ne Latvijā, un tomēr citu izcīnītu Eiropas kausu mums vienkārši nav. Armanam Šķēlem šajā spēlē 13 punkti, 6 rezultatīvas piespēles un 7 atlēkušās bumbas, bet par Final Four vērtīgāko spēlētāju tiek atzīts barons Giedrus Gustas, kurš finālā ar 17 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais. Virs barona galvām tiek pacelts kauss, uz kura iegravēts arī Rīgas ASK vārds, un kuru savās rokās turējis arī Kārļa Muižnieka leģendārais tēvabrālis Valdis Muižnieks. Ar pacelto FIBA kausu arī noslēdzam Latvijas klubu uzvaru top 10. Šovakar uz saldo ēdienu paplātītes ceturdaļfināla efektīgāko momentu top 5, bet nedēļas sejā kāds izmeklēti ekscentrisks slepenais aģents.
Kalvis tūlīt piestās Jelgavas ostā, bet kāds pūš tutu! Tas tak ir Jura, Liepājas bura, 5. sarakstā. Devins Svītnīs viegli pārvar pirmo bedrīti, ātri tiek līdz nākamai un ar 2 roku vēzienu iesit bumbiņu pēdējā. Tigers Woods te vienkārši nobāl. 4. vieta. Lejas Mēra superslaloms atduras pret Grasmaņa kreiso mietu. Ivars aizsūta dāvi pēc grašiem, bet pats saņem 3. vietu. Gabrāns sagriež Barona ierakumus uz pusēm, bet Veselovs izlaiž ārā dēmonus. Paškam 2. vieta basketbola apskata topā. Sajūt, mananās, kaut kur smaržo ananās. Māris Ziediņš ar savu īpašo ožu salauž Barona grozu un nopelna 1. vietu šonedēļ. Drošības organizācijā Kontrole savas dienas veicot kantora žurkas pienākumus aizvada Maksvels Smārts, kad kontroles birojs tiek pakļauts teroristiskā grupējuma Kaoss uzbrukumam. Iespēja sevi pierādīt tiek dota tieši Maksvelam, kurš tiek nosūtīts īpašā misijā. Kopā ar viņa partneri, skaisto aģenti 99, viņi steidz glābt pasauli. Šovakar aģents 86 Maksvels Smārts ir neviens cits kā Agnijs Čavars. Viņš glāb pasauli ar humoru, un viņam tā lieta patīk. Tieši tāpat kā viņam patika glābt Baronu 2 ceturtdaļfināla mačos pret Valmieru, kuros Agnis vidēji 28 minūtēs iespiegoja 19,5 punktus, saokšķerēja 5,5 atlēkušās bumbas un misiju izpildīja ar liederības koeficientu +25. Slepenie aģenti ir daudz, bet tu, Agni, esi pats spicākais. Pateikšu jums pavisam slepeni, ka tiekamies atkal pēc nedēļas, kad būs sākušies pirmie pusfināla mači. Un vienu no tiem rīt varat izbaudīt Olimpiskajā sporta centrā, kur Vefiņš uzņems Liepājas lauvas. Lai jums veiksmīga turpmākā darba nedēļa! Atā!